Ja tavai dzīvē nav struktūras, tev nav arī jēgas sajūtas un motivācijas. Īsti pirms 40. dzimšanas dienas izmežīju potīti. Tas man atsēdināja mājās uz pāris nedēļām. Nebija nekādas ikdienas struktūras. Pirmās pāris dienas nedarīju vispār neko. Telefons, Netflix, scrollēju, guļu gultā. Un tad es sev pieķēru. Tiklīdz pazuda struktūra, pazuda arī disciplīna. Un tiklīdz pazuda disciplīna, man mērķi nekustējās uz priekšu vispār. Tas bija diezgan nekomfortabls atklājums, jo man ir savs bizness. Tikko vēl dibināju jaunu sijā, vajadzētu būt motivācijai, lieliem mērķiem, vajadzēja celties bez modinātāja, un šiem tiem mērķiem man vajadzēja dzīt uz priekšu. Bet izrādās, ka bez tās ārējās struktūras nav ne disciplīnas, ne motivācijas. Bet es atceros vienu periodu, kad man bija visvairāk disciplīnas. Es cēlos 5, vingroju, gāju augstajās peldēs. Nesen bija piedzimis jaunākais dēls, darbs bija kaut kādi 30 km attālumā. Naudas bija maz, mājās vakaros bija vēlu, bet tāpat kaut kā izdevās noturēt to rīta rutīnu, cēlos 5, vingroju, gāju peldēt. Bet kāpēc, kas bija savādāk, to es nevaru saprast. Tāpēc es saku pētīt, ko par to saka zinātne, ko par to saka eksperti par fokusu, par disciplīnu un ko es no tā varu pielietot savā dzīvē. Kā sevi disciplinēt, kā atrast motivāciju, kā atrast mistisko dzīves jēgu, ko mēs lielākā daļa meklējam. Bet atbildes vēl neatradu. Ja arī tevi interesē šīs tēmas, tad piesako, uzspied īkšķīti, jo turpinājums sekos.